Tātad šitā ir galvenā Neobox mājaslapa, ka tu viņu atver vaļā. Tātad kā reģistrēties? Vēl var nomainīt valodu, ja, izvēle nekāda dižā te nav, bet, ja pieņemsim ērtāk strādāt ar vācu valodu, tad tas ir iespējams visu to nomainīt. Tad, lai reģistrētos, jānospiež register. Uzspiežot register. Nekādas tur īpašās izmaiņas nav, kā parasti reģistrēties, te ir lietotāja vārds, parole, apstiprināt paroli, e-mail adrese, e-mail adrese, ko tu esi savienojis kopā PayPal vai ar AdPay. Es pats personīgi izmantoju PayPal, un es nākamajā video arī parādīšu, kā piereģistrēties PayPalā, un kā notiek kartes reģistrācija, lai varētu atmaksāt jebko, kas ir vajadzīgs internetā caur PayPal. Es neesmu drošs, vai šitas te ir obligāti jāizpild, bet ja ir, tad jāpāriet nākamo video un jāpiereģistrējās PayPalā. Šitas te nekas nav obligāti jāraksta, dzimšanas datums, verification kods, kas ir rozā kastītē, ielikt ķeksīt, es apstiprinu visus noteikumus un tā tālāk, ka man viņa apmierina, jānospiež continue. Tad ir jāielogojās savā e-mail adresā, es iesaku personīgi izmantot Gmail, bet, realitāte ir tā, kad tev parādīsies spamā tas apstiprinošais e-mails vajadzīgais, lai pateikt, jā, šitas ir mani, Gmails ir šitas manējais, viņš man pieder, un es vēlos piereģistrēties Neoboxā. Bet tā mapīte būs oriģināli paslēpta, kā viņu parādīt, lai viņi būtu redzami, ir jāuzspiež uz labels un manage labels pašā apakšā stabiņam. Kur būs oriģināli uzspiest uz hide, bet tev ir jāuzspiež uz show. Tad viņš automātiski parādīsies šitajā te vietā spams, 24 spam. Uzspiežot spam, tev parādīsies, tur būs Neobox. Realitātē būs tā, viss standarts, labdien, tā tālāk, un būs tāds garš kods, kas tev būs jānokopē, un tur būs links, protams, kur tev aizmetīs uz Neobox apakaļ un jākopē noteiktajā atvērtajā stabiņā un jānospiež ar mieru, un tas apstiprinās tavu e-mail. Un līdz ar to tu esi piereģistrējies Neoboxā. Tas ir arī viss. Nākamais tad, kā reģistrēties PayPalā, vai arī, ja tas neinteresē, tad vēl nākamais, kā piereģistrēt savu karti.